Vai tu domā par savu pirmā moču iegādi? Pirmais jautājums reiz ir, vai tev ir A kategorija vai A2 kategorija, jo tur atšķirās motocikli, kurus tu vari iegādāties. Jo A2 tu vari iegādāties motociklus līdz 35 km. A kategorijā tad tu gribi sākt ar līdzi. Nav ieteicams, bet var sākt ar līdzi. Arī daudz iesaka sev sākt ar lielāku mucu, te mazie ātri, ko nevar nolikt. Bet tev jāatceras, ka tu esi tikko nolicis tiesības, un tu nezini, kā braukt. Visticamāk, lielākajai daļai ir bailes kaut kādas, vēl braukt par ceļu uztraukums, kas viss var radīt bīstamas situācijas. Nu, jo es personīgi arī iesāku ar MT7, kurš bija limitēts. Tātad beigās viņš sanāca kaut kāds 500, tas nezinu, bet nu mazāk jābūt. Ir uzreiz arī droši vai braukt, kad 10,000 notrauc ar viņu, un tad es pārgāju uz kaut ko lielāku. Tas teorētiski 600 kupīgs. Bet jaudas ziņā viņam nav vairāk jaudas. Lūk, tā kā, kad izvēlēs mocu, izdari gudru lēmumu, nepērc uzreiz lielāku, tikai tāpēc, ka tas ir krūta.